Pulkstenis ir 2. Varam sākt šī mēneša finanšu komiteju. Un tad deputātiem tika izsūtīti 18 jautājumi un papildus. Tātad jūs saņēmāt jau 19. Jums uz galda ir nolikti vēl 3 papildu jautājumi. Tad kopā mums ir 18 pamatjautājumi un 4 papildus jautājumi. Tad tas viens ir papildus Saules medicīnas centra aktualizētais vidējā termiņa darbības stratēģija. Tad ir par Saules novada domes komisijas darbam sabiedriskām organizācijām, sadarbības partneriem un nolikums. Tad attiecīgi par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrības projektu ieviešanai. Un pēdējais tad mums ir par projektu āra brīnumstundas pieteikumu. Vai deputātiem ir jautājumi par dienas kārtību? Ja ne, tad lūdzu akceptēt ar šiem visiem 4 papildus jautājumiem. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Tad varam sākt ar pirmo jautājumu. Tad attiecīgi par nekustamo īpašumu Cieceres iela 6 Saules pilsētas daļas iznomāšanu. Un attiecīgi ir saņemts iesniegums biedrības par daļu iznomāšanu un saņemts arī atzinība no Saules vidusskolas, kad nav iebildumu šo projektu ietvaros nodot biedrībai Pīlāģogu šo nekustamo īpašumu daļu. Vai deputātiem ir kādi jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Jautājumi nav, kurš par virzīšanas domas sēdi? Paldies, vienbalsīgi. Otrais ir par ceļu servitūras nodibināšanu pašvaldību piekritīgajā zemes vienībā Jauči, Remces pagastā. Saņemts un tad izvērtēts ir attīstības pašvaldības mantas atsvināšanas komisijā. Ir saņemts arī speciālists izvērtējums, tad ir labākais piedāvātais variants, kāds ir, lai šis konkrētā privātpersona piekļūtu savam īpašumam. Tad ir nepieciešams nodibināt servitūdu. Vai deputātiem ir jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Jā, Edvard. Pašvaldības zeme. Tas ir, jā, pašvaldības zeme. Vienkārši, jā, aiz viņa ir privātpersona zeme, kura nav piekļūs. Tad tiek apgrūtināts pašvaldības zemes gabals. Ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad kurš par virzīšanas domas? Jā, bet tur ir kaut kāds tā kā esošais ceļš, jā? Es tāpēc uzteicu, ka jā, tad speciālists ir izvērtējis optimālāko, labāko variantu. Tā ir tā vieta, kur cilvēks reāli var arī izbraukt. Reāli ceļiem, jā? Pēdz, jā. Vai vēl kādi jautājumi? Ja ne, tad kurš par virzīšanas domas sēdi? Paldies, vienbalsīgi. Tad, ja komitejas dalībniekiem, deputātiem nav iebildumu, varētu arī noziņot blokos, tad attiecīgi no 3. līdz 5. ir kustamās mantas cirsmes atsvināšana. Tad ir viena cirsme ir Remces pagastā, tad ir Vecplotnieki Kursīšu pagastā un Lazdām, tad Šēdes pagastā. Šīs ir cirsmes, kur izvērtējas meža speciālists un ir nododams publiskā atsavināšanā. Vai deputātiem ir jautājumi par sagatavotiem lēmumiem? Jā, Igar. Tālāk būs mums viens lēmuma projekts, kur ir salikt, cik laikam 17 šitādi. Kāpēc viņš atsevišķi šitie, kāpēc tur šitie kustamā manta, cirsmes? Attiecīgi, tie būs bišķiņ savādāk lēmuma projekti. Tad viņas tur tā kā nevar likt? Nē. Tie ir īpašumi. Jā, labi. Jo šitien īpašuma tiesības mums paliek. Sapratu. Mēs tikai... Jā, labi. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad kurš par šiem te no 3. līdz 5. lēmumu projektam virzīšanas domas sēdi? Paldies, vienbalsīgi. Tad attiecīgi no 6. līdz 8. lēmumu projektam par atsvināšanu, publiskā izsola, tirgus vērtības pasūtīšanu, noteikšanu un vērtējumu izdarīšanu, jo nav nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai šīs konkrētās zemes gabala vai zemes vienības. Vai ir kādi jautājumi par sagatavotiem lēmumu projektiem? Nē, tikai zemes vienības. Nē, ir arī zeme. Zeme un dzīvoklis. Jā, zeme un dzīvoklis. Tur tā zeme ir izvērtēts, tur ir savā laikā 23. gadā mēs esam veikuši cirti, zeme ir aplūstoša un mēs arī neieguldīsim viņu meža atjaunošanā. Tur nav izlūk, tad mēģinām atsavināt viņu. Kurš par virzīšanas domas sēdi? Paldies, vienbalsīgi. Tad 9. tad par dzīvokļi. Par iepriekšējiem projektiem? Mēs aizstājām pilnīgi garām šitām manēm, bet
Jautājums, mēs par šito runājam pirms sēdes, tad te ir 17 īpašumi, ja, kas ir paredzēti pārdot. Cik no iepriekšējās pieredzes ir tā, ka uztais novērtējumu, uztais izsoli, un cik procentuāli nenopērk no šiem īpašumiem? Īpašumus pa lielākai daļai nopērk visus, ja runa par nekustamajiem īpašumiem. Mēs viņus bez ierosinātāju neveicam. Šitie visi arī ja iet runa par dzīvokļiem, redzēsiet, tur nākamie būs, ko mēs atsaucam, tur gan ir bišķiņ procents savādāks, tāpēc, kad cilvēki iedomājas, ka viņi, dabūs par ļoti zemu cenu, bet mums tomēr tirgus vērtējums ir pasūtāms, un tad ieraugot šo tirgus vērtējumu, attiecīgi cilvēks, saprot, ka nevar viņu izpirkt, un līdz ar to tad mēs atsaucam šo te lēmumu projektu, un viņš tur turpina īrēt. Bet šitie 17 viss, kas te ir tur ir, ja nemaldos, tad man jāiziet līdz tam konkrētam, ka mēs nonāku tur tiem 17, jo tur daļa ir, kas ir platības, ja tu ievēroji, ir 0,01. Tātad mums pieder nekustamais īpašums, tātad ir dzīvoklis, un tad, kad notiek mājas funkcionālo zemju izdalījums, mums jāpieņem lēmums, ka mums arī daļa pienākās tam dzīvoklim tam. Jā. Vai tu saprati tagad? Es sapratu, tad principā šitais te nav neviens tāds, kur pašvaldība mēģina notirgot bez tādas situācijas, ka kāds ir pieprasījis to. Šitas tur tie mazie zemes gabaliņi ir bišķi savādāki nekā mēs tie pārējie, bet pārējos mēs tirgojam tikai uz pieprasījumu. Mēs netirgojam, tātad mēs izdomājam šito zemes gabalu. Ja nav pieprasījums, mēs netērējam naudu un laiku. Sapratu, jā. Tad 9. ir pirkuma tiesīgajai personai Krastiņas 6 novadnieku pagasta atsvināšana, vai deputātiem ir kādi jautājumi par pirkuma tiesīgo personu? Ja nav, tad kurš par virzīšanas domas sēdi? Paldies, vienbalsīgi. Ja Kristīna bija pār, jā. Tad 10. un 11. ir publisko izsoļu, tātad procesa izbeigšanu. Viens no šiem dzīvokļiem ir saņemts mājokļu komisijas lēmums, kad ir sociālais dzīvoklis attiecīgi funkciju nodrošināšanai, un otrs ir saņemts no privāta personas, ka viņa šo īpašumu nevar atļauties, un viņi tur gatavi turpināt īrēt. Tādi tie procesi attiecībā par šiem diviem lēmumu projektiem. Jā. Attiecībā par izmaksām, kas ir pašvaldībai veidojušās novērtēšanas, vai šeit nav paspēt veikt par novērtēšanu? Ir. Pašvaldības tu visu sēdz, jā? Nē, tur ir izlas lēmumu. Tas ir īpašnieks. Vai ir kādi vēl jautājumi? Kurš par virzīšanas domu sēd, tad no 10. līdz 11. Paldies, vienbalsīgi. Attiecīgi 12. lēmuma projekts, par Saules novada attīstības programmas 22. gadam līdz 28. gadam investīciju plānu aktualizēšanu. Ziņojums attīstības nodaļas vadītāji, attīstības nodaļas pārstāvji. Lūdzu. Labdien. Jā, ir nepieciešams veikt izmaiņas spēkā esošajā investīciju plānā, kas ir saistīts jau ar pieņemtiem domas sēdes lēmumiem, jaunajām projektu idejām, ko mēs plānojam iesniegt. Un pielikumā jums sīki smalki ir pievienots tāds izvērsts saraksts, kur katrs punkts, kas izmainīts, ir izskaidrots. Atsevišķi. Excels ir investīcija plāns, un tas papildu materiāls IZZ saucās, jā. Tur ir precizēts gan faktiskās summas, gan nosaukumi mērķi, gan ieliktas jaunās idejas, kas šobrīd arī tiek virzītas uz sēdi. Projektiem, kas noslēgušies, ir iekļausot, ka viņi ir noslēgušies. Cik tas mums varētu laiku aizņemt arī iepazīstināt iedzīvotājus? Šīs izmaiņas kā nav ļoti būtiskas, lai iepazīstinātu. Nē, tāds būtisks, ka būtu vērts iepazīstināt kādu. Pēc lēmuma pieņemšanas viņas tiks publicētas mājaslapā. Un visa informācija būs publiski pieejama. Jā, Iver. Jā, Iver Skamblis. Jautājums par, vai mēs tikai tiek apstiprināts un deputāti apstiprina tās izmaiņas, kas ir ar kaut kādu, kas nāk klāt, vai arī, ja iet nost kaut kas, jā, ir jāapstiprina?
Nu, šobrīd mēs tikai precizējam esošo informāciju un pieliekam jaunas projekta idejas. Jā, mēs neņemam ārā, jo tas plāns ir 22. 27. gads, un tad vienkārši 27. gadā būs rezumē, kas ir izdarīts, kas nav izdarīts. Nu. Es varbūt pakomentēšu, tad vienu lietu, ko es pamanīju, tad iepriekšējā plāna versijā es esmu redzējis pavasaru vienu versiju, kur bija kultūras nama rekonstrukcija 12 miljonu apmērā bija plānā. Tad īsi pirms, tas kaut kur pagājušajā nedēļas nogalē, kad es vēl atvēru vaļā mājaslapā, šī te pozīcija bija tā kā izsvītrota, bet parādījās plānā šobrīd uz apstiprināšanu. Tur vispār nav neviena vārda par Saldus pilsētas kultūras namu. No gada sākuma kultūras nams nav bijis šajā investīcija plānā. Jā, bet es saku, es pagājušajā nedēļā nogalē, es izdraukāju, jums varu izdruku parādīt, kas bija mājaslapā, kā aktuālā versija, kurā bija šī te, kā saka, kultūras nama pozīcija vēl atstāta iekšā, bet izsvītrota. Bet es saku, pēc vēlēšanām viņa bija arī failā, kur man ir neizsvītrotā veidā parādās. Tad jautājums ir, kā tās šīs te lietas parādās vai pazūd no plāna. Izsekot droši vien var līdz tām visam procesam mājaslapā, jo visi investīcija plāni, tā kā ir redzami visas aktuālās un veiktās izmaiņas procesā. Un tajā brīdī, kad šī lieta kļūs aktuāla, viņi iekļaus atkal investīciju plānā. Kad būs zināms, kur ņemt finansējumu, jo šeit neliek tā, budžetā lietas, bet tādas, kur ir iespējams piesaistīt ārējo finansējumu. Piedošanu, varbūt tad vēl viens jautājums ir budžeta ekonomikas komisijas sēdē. Es sapratu, ka tajā sarakstā tiek liktas iekšā tās idejas, kas vispār ir prioritāras un vajadzīgas priekš pašvaldības un attīstības viedokļa. Un ar domu, ka viņas būs jārealizē un ka tas dod pamatu kaut kā piesaistīt finansējumu. Tagad to, ko es dzirdu no jums, ir, kad ja nevar piesaistīt finansējumu, tad mēs viņu neliekam nemaz tajā sarakstā. Es zinu, ka Inta plāno šo likt iekšā janvārī investīciju plānā. Jo šobrīd mums vēl nav tāda gatavības pakāpe, lai mēs viņu tagad tur būtu varējuši ielikt. Es vienkārši gribu izprast to procesu. Process ir tā, ka tiek saņemti visādi ieteikumi, pagastu pārvalžu ierosinājumi. Tas jau no paša sākuma ir saņemts. Un patstāvīgi mēs saņemam informāciju ar aktuālām lietām, ar tām lietām, kas vairs nav aktuāls. Un investīcija plāns ir tādā kā procesā visu laiku. Bet viņš noslēgsies 27. gadā. Tā kā principā, ja teiksim, lietas, kas uz nākotni, tur dažas vairs nevar ielikt, jo viņas procesē. Tā kā būs tas darbs ar investīciju plānu šākā tā liels. Ok, tad pie tā mēs vēl atgriezīsimies. Viņš laik tiek aktualizējies. Vai ir vēl kādi jautājumi par sagatavotu lēmumu projektu? Ja nav, tad kurš par virzīšanu uz domas? Ja var vēl. Jā. Es vienkārši pamanīju arī atsevišķu projektus, kur ir attiecās uz vienu to pašu objektu, ir atsevišķi projekti zem vienu tā paša, uz vienu to pašu objektu, bet viņi ir dažādās rindās. Viņi nav tā kā, manā sapratnē, es minēšu vienu konkrētu piemēru, tur bija par Brocēnu kultūras nama, tur bija pāris labiekārtošanas projektu un viens ir pats kultūras nama projekts, bet viņi bija tā, ka nebija blakus viens otram, Teiksim, no tādas pārskatāmības viedokļa būtu iespējams kaut kā, ja tie projekti tomēr ir kaut kādi pēc būtības, kā viens vesels, teiksim, tādu varbūt kaut kā iespējams ir grupēti, jo tomēr no lēmumu pieņemšanas viedokļa, no tādas analīzes viedokļa, jo tur ir ļoti garš tas saraksts, jūs kā minējāt, un vienkārši saprast, kas vispār uz to objektu ir plānojās un varētu būt vispār virzāms. Jā, tas ļoti prātīgi, bet iespējams vienkārši tajā brīdī, kad to sadalīja, bija iespēja saņemt no dažādiem finansējuma avotiem, un viens varbūt bija uz vienu turismu jomu attīstību, un otrs varbūt bija kultūra, un tāpēc viņš ir tajās dažādās sadaļās padalīts. Jā. Iespējams, bet es nezinu, kā pieredze arī uzņēmuma vadībā valdē strādāt, mēs parasti skatāmies, lai pieņemtu lēmumus, tomēr mēģinām to kopējo bildi kaut kā savilkt. Un tas dod vienkārši vieglāk to pārskatāmību. Jā. Tev ir daļai taisnība, bet to, ko Eva atbildēja, ka zem kultūras ir apakšā kultūras nams, zem
citas sadaļas, varbūt arī kultūras nams apakšām, līdz ar to turisms, finansējums varbūt kaut kas nāk cits, no jā. kaut kurienes, no turienes. Līdz ar to viņš ir jāiekļauj zem tā, jo mēs viņu liekam klāt, ja nemaldos pie projekta. Ne? Ne, tur bija pa Jā. prioritātēm salikts pa Jā, jā, jomām, tad pat Brocāna kultūras nama visas tās lietas bija zem kultūras jomas. Jo ne par velti mēs vienu autobusu dabūjām pielikt pie izglītības sadaļas, jo to naudu mums deva tā kā izglītības ministrija un mums lika pārdalīt, kaut gan viņš bija ļoti loģiski pie mobilitātes, bet Tas viņš tā var būt, bet es domāju, tīri no tādas vadības, no lēmumu pieņemšanas viedokļa varbūt tā kaut kā skatīt. Ņemsim vērā, jā. Ja ir iespējas, tad to darīt. Paldies. Ir vēl kādi jautājumi, Ivar? Jā. Kurš par virzīšanas domas sēdi? Paldies, viņa dosī. Tad 13. jautājums par projektu sadzīves kanalizācijas notekūdeņu sistēmas pārbūve mazu uzņēmēju kopienas centra Sajiet nams. Lūdzu, jau turpini. Jā, Saldus novada pašvaldība arī vēlas piedalīties līderi izsludinātajā konkursā un iesniegt šādu ideju, lai risinātu Sātiņos notekūdeņu problēmas. Tādēļ plānotās projekta izmaksas līdz 20 000 un nepieciešamais līdzfinansējums 30% apmērā, kas ir līdz 6 000 eiro. Un nepieciešamais finansējums naudas plūsmai 2026. gadā ir 10 000 eiro. Lūdzu atbalstīt šādu projektu pieteikumu iesniegšanu. Paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi par sagatavošanu? Tā, es neredzēju, ka nebija pirmais, bet labi. Pirmais, man pašu lēmu projektu, pašu nosaukumu, tā ir tāpat darītā. Sātiņa darītā. Jā, Pēc kura brīža ir Sajieta nams? Šādi tiek uzrunāts jau kādu laiku. Viņš iespējams nav tā kā oficiāls nosaukums, bet šādi tiek izmantots. Tā nav adrese. Jā, tā nav adrese, jā. Jo, tur parasti Sajieta nams, tad parasti jau... Tas tā no ULPA projekta ir nācis, viņš ir tāds aizgājis, jā, tālāk. Jā, jo uzņēmēji, tad uzņēmēji darbība, jo Sajieta nams ir sabiedrībai. Kaut kā tā. Uzņēmēji arī ir sabiedrībai. Jā. Labi, nepieprasīšos pie nosaukumu. Jā, Igar. Šeit vairāk jautājums no viena iedzīvotāja, viņš arī grib piedalīties tajā projektā. Te ir rakstīts, ir kopējā summa ir 86 Jā, tā ir līderu programmas izsludināta. Kopējā, jā, cik ir iztērēti no tiem un cik vēl būs? Tas ir konkurss šobrīd, uz ko tā kā mēs visi startēsim, arī biedrības, kas šobrīd pieteiksies. Tad cik nav no tā iztērēts? Viņš noslēgsies 10. novembrī pieteikšanās. Tas ir šajā kārtā, kas ir Eiropas Savienības līderu programmas fonds. Tas nav pašvaldības. Un tā kārta, viņi ir pa visu gadu, ir kaut kā ceturksnis? Uzsaukums. Šobrīd ir tāds Šobrīd uzsaukums līdz 10. novembrim. Jā. Un cik ir pieteikušies uz šo? Nezinu. 10. novembrī. Mēs arī pieteiksimies un konkursu. Tā kā skaistuma konkursu. Kas tas ir, kas viņi organizē to? Attīstības biedrība. Kopā ar Jā. Mēs tā kā piesakamies, visi piesakās un viņi izvērtē un daži vinnētāji paliek bez. Tieši tā. Līdz 10. novembrim šitai, jā. Šogad vēl būs kaut kāds kārts? Man liekas, ka nākamais šogad vairs nebūs. Bet arī jūs vēl varat paspēt iesniegt, jā, kas vēlas. Man liekas, jau tā, īsti jau nesanāk, jo tas jau jāapstiprina ir tā kā domē. Biedrības arī bez domas var piedalīties. Ja nav sadarbība ar pašvaldību, viņi piesakās pašvaldību. Pieteikties gan biedrības, gan uzņēmēji, gan arī pašvaldības sadarbības projekti. Kāpēc? Šitais, teiksim, tur būs tāpēc, ka doma piesakās. Jā, bet tur būs arī, ka doma nepiesakās arī ar to līderu saistību. Biedrības? Jā. Tas ir pēc, labi, Ilgs pēc tam, kad nonāksim, es viņu izstāstīs, kāpēc. Sadarbības, jā. Tur ir 3 dažādas formas, kā var pieteikties. Okay. Vai ir vēl kādi jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Man šobrīd, kas tur ir to sadzīves kanalizācija, kāpēc tur ir notekūdeņi? Jāsakārto, jā. Vecā sistēma, mēs gribam sakārtot. Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja ne, tad kurš par virzīšanas domas sēdi? Paldies, vienbalsīgi. 14. jautājums par kopprojektu Jaunautas pils pakalpojumu dažādošanu, drošu pieejamības uzlabošanu. Lūdzu, Eva, turpināt. Jā, lūk, biedrība vēlas iesniegt kopprojektu ar Saldus novada pašvaldību kopā. Mēs Jaunaucei. Un viņi vēlas iesniegt pieteikumu, lai atjaunotu Jaunautas pils rietumu kāpnes. Un viņi lūdz atbalstīt un slēgt sadarbības līgumu ar biedrību Mēs Jaunaucei, apstiprināt projektu kopējās izmaksas 27 266,36 eiro
Sāls no pašvaldības līdzfinansējuma 1000 eiro, Biedrība pati arī dod 1000, un no Jaunautas pils 2026. Gada budžeta līdzekļiem, kas 7266 eiro 36 centus piešķirt. Jā. Pielikumā jums ir visādi papildu materiāli, fotogrāfijas, plānoto darbu tāmu. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Jautājumi nav, kurš par virzīšanas domu sēdi? Paldies, viņi lasīja. 15. jautājums par kopprojektu mīlestības saliņu Druvā pieteikumu lūdzu. Jā, Biedrība Durvis uz radīšanu arī vēlas iesniegt projektu pieteikumu turpat uz līderu programmu. Un viņi vēlas atjaunot gājēju laivu uz mīlestības saliņu Druvas centrā, Druvas centra dīķī. Jums pielikumā bija fotogrāfija ar esošo dīķi un laikam tādu tā kā vīziju, kādu viņi tur vēlētos redzēt. Un viņi lūdz arī piešķirt, apstiprināt projektu kopējās izmaksas līdz 18 000 eiro, piešķirt Sāls no pašvaldības līdzfinansējumu 1800 eiro. Lūdzu atbalstīt. Vai deputātiem ir kāds jautājums par mīlestības saliņu? Man patīk projekta mērķis. Mērķis ir labs. Mērķis ir labs un lai izdodas realizēt. Labāk nekā autobusu pieturu kārti. Mēs vēl spriedām, varbūt, ka tur tepāk Ilze varbūt var paredzēt arī kādu jumtiņu, lai nav tik augsts vai kaut kāds apsildāts ziemas sezonā. Nu, tas tā. Un par kaut kādiem izmērāmiem rezultātiem arī. Jautājums par to, pēc tam mērķi. Es jums izstāstu par līderu problēmu, kā viņi mērķi. Jā. Mēs arī nevaram pārbaudīt domas iešpagalmu demogrāfijas veicināšanas mērķi, ko domas iešādātais minēja atklāšanā. Tā arī to mēs nevaram izmērīt. Tā labāk nemērīt. Nemērīsim un nepiedalīsimies procesos, bet jācer, kad izdosies šis projekts reāli. Varbūt, ka tiešām mēs kā novads iegūsim no mīlestības saliņas Druvā. Vai ir vēl kādi jautājumi vai viedokļi par sagatavoto lēmumu projektu? Ja nav, tad lūdzu, kurš par virzīšanu uz domas sēdi? Paldies vienbalsīgi, lai tad izdodas. 16. lēmumu projekts, tad par saistošiem noteikumiem, par braukšanu maksas atvieglojumiem, transporta izdevumiem, sekšanu kārtību izglītojumos Saldus novadā. Tātad, jā, ir sagatavot lēmumu projekts, attiecīgi grozījumi, kādi mēs esam no e-taloniem pārgājuši uz QR kodiem, ja pareizi saprot, ja? Jo tie e-taloni mums tur brīžiem nestrādāja, bija problēmas. Un attiecīgi vēl, kas ir pie budžeta ekonomikas komisijā, tika palielināts tātad atvieglojums privātā transporta izmantošanai līdz tuvākai skolai vai tuvākai sabiedriskā transporta pieturai. No 10 centiem uz 20 centiem paceltas ir. Tie izmaiņas, kas ir saistīšanas noteikumus. Vai deputātiem ir kādi jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Jā, Igar, lūdzu. Kāds tas e-talons, kā tas izpildījās? Tagad būs QR kodu? E-talons ir fiziska kartiņa, kur tu pīkstināji, bet mums bija problēmas, tad šoferis rakstīja uz lapas un vēl nezinu, ko, ja viņi brīžiem nepīkstēja, tad tur mainījām. Darbības bija ļoti liels, pirmkārt tas e-talons un fiziski bija jāpasūta, kamēr viņš atnāk un vispārējais. Šis ir tas, katrā ziņā ir daudz. Sanāk, ka viņiem visiem vajadzēs mobilās ierīces. Jā. Vai arī uz kartiņas, ko jau kodīs. Jā, tieši tā. Jā, Edvard. E-talons, tas bija tas pats Rīgas slavenais e-talons. Jā, tas pats slavenais ir. Kas nodrošina kādu firmu? Jā, arī. Pakalpojums sniedzējs ir sabiedriskais autobus, kas nodrošina skolēnu pārgājumus, un tā ir viņu nodrošinātā programma, lai administrētu izdevumus. Un tas e-talons jau vecs produkts bija, un mēs jau ilgstoši kā pašvaldība teicām, kad mēs pāriesim pie nākamajiem risinājumiem. Šis ir tas nākamais risinājums, QR kods administrē viņu, un mēneša beigās mums pašvaldībai atnāk rēķins par skolēnu pārvadājumiem, kas arī ir punkts 1 norēķina sistēmas. 8. Jā, Edvard. Ir rēķins tikai par pārvadājumu vai arī par administrēšanu? Nē, tikai par pārvadājumu. E-talonu bija jāmaksā, man liekas, arī administrēšanas maksas. Tā paša e-talonu par fizisko kartiņu mēs samaksājām 5 eiro kā vienreizēju. Pazaudēja, kad skolēns atkārtot maksāja, šis ir bezmaksas. Un administrēšana šobrīd daudz ātrāk, jo katrs skolas lietvedis ir nozīmēts kā administrators attiecībā komunikācijā ar sabiedrisko autobusu. Tad, ja es pareizi saprotu, tad mums ir finanšu ietaupījums šī
finanšu, viņš ne tikai kā finanšu tāds, bet... Es divreiz mēnesim atcerētos 5 eiro pazaudēt. Tas mazāk, bet tas finanšu ietaupījums ir tādā produktivitātei, jo pēc tam administrē izglītības pārvalda process bija ilgstoši, šobrīd lietveži un komunikācija ātrāk tiekam pie rezultātu. Jā, Iver. Kāds ir tas kopējais finansiālais efekts, izmainot no 10 centu uz 20 centu? Es zināju, ka tu to jautājumu uzdos. Patreiz šajā gadā budžetā ir izlietot 5500 eiro. Tā kā tad provizoriski nākošā gadā varētu plānot uz 10 000. Paldies, Iver, par jautājumu. Vēl kādam kāds jautājums? Ja nav, tad kurš par virzīšanu uz domu sēd šos aizstošos noteikumus? Paldies, Nodalsīgi. Precizējums, mums ir negatīvais summa. Tajā izstrunāt to, jā, publiskoši. Jā. Tev ir taisnība. Jā, sabiedriski, jā, taisnība. Un tad virzīsim, jā. 17. jautājums par saistošiem noteikumiem numur 2 par grozījumiem Saules novada domas 25. gada Rīgas tenā saistošiem noteikumiem numur 1 par Saules novada pašvaldības budžetu 25. gadam. Lūdzu, Daira. Jā, tad budžeta un ekonomikas komisijā tika skatīti jautājumi saistībā ar iestāžu saņemtajiem iesniegumiem par nepieciešamajiem papildus finansējumiem un par nepieciešamību tātad veikt grozījumus savu budžeta ietvaros. Budžets palielinās par 8832 eiro, kur divas iestādes ir saņēmušas maksas pakalpojumus un attiecīgi arī tas tiek izlietots iestādes ietvaros. Tad 5000 tiek piešķirti sociālam dienestam, lai atbalstītu biedrības Maltas ordeņa palīdzības dienesta pakalpojumu zupas virtuves nodrošināšanai, jo ar plānoto finansējumu nepietiek. Tad ir nepieciešams papildus finansējums Pārkīles pārbūvei Drūs ciemā. Jūs redzējāt, arī tāms bija pielikts pielikumā. Tad Varavīksne pirmsskolas izglītības iestāde Brocēnos realizē projektu Montessori pedagoģijas telpas izveide, kur tiek tātad izveidota uzstādīta nojuma, bet nojumē ir nepieciešams tātad apakšā veidot bruģa segumu. Un tad ir saņemts iesniegums no divām biedrībām, par diviem dzīvokļiem no biedrības Nākotnes 7, kur tātad viņi izpērk pieguļošās teritorijas no baznīcas, un tātad divi dzīvokļi pašvaldības īpašums, un mums par to zemi ir jāsamaksā. Un tad ir tātad pirmskolas izglītības iestādē mūsu mājas ir nepieciešama plīts iegāde, jo tā ir bojāta un eksploatācijai nederīga. Un tad ir divi finansējumi, kas obligāti ir nepieciešami Saldus novada sporta skolai, jo ir palielinājis bērnu skaits un ir palielinājušās grupu skaits. Līdz ar to, lai nodrošinātu visu grupu tātad pedagoģiskās slodzes, ir nepieciešams 1,2 slodzes vēl līdz decembrim. Un kā arī papildus izdevumi valsts uguns dzēsības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumu novēršanai. To mēs visu 33 806 eiro apmērā sedzam no līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, un līdz ar to līdzekļu neparedzētiem gadījumiem uz gada beigām paliek 89 175 eiro. Paldies. Jā, Igar, lūdzu. Es laikam, man labi izklausījās, es laikam pareizi sapratu, tas ir Saldus novada sporta skolā ir palielinājis bērnu skaits. Jā. Jā. Ļoti labi. Un grupu skaits līdz ar to. Un mērķa dotācija no valsts mēs saņemam 85% apmērā, tas nav palielinājies, bet, lai nosaktu, ir jāpalielina pašvaldības finansējums. Es biju sapratis, ka viņi vispār tā kā vairs nebūs uz priekšdienām, ja, no tās valsts tā mērķa dotācija, ja tomēr turpināsies. Turpinās, bet viņa nav pilnā apmērā. Viņi piešķir 85% apmērā no pieprasītās. Bet kaut kas izmainīsies, jo jūs teicat, ka bija visu laiku no valsts maksāja treneriem algas un vienmēr tas tā kā vairāk nebūs. Nē, visu laiku ir bijis gan valsts, gan pašvaldība. Nemainīsies? Nemainīsies, ne. Tikai tā proporcija mainīsies. Prognozēt, kad vairāk uz pašvaldību. Jo viņi tā kā nevis kā profesionālo sporta veidu, bet es sapratu, ka viņš pāriet tā kā interešu izglītību, un interešu izglītība ir principā finansēta no pašvaldības. Tur tās proporcijas varētu mainīties, bet tā ir nākotne šogad. To skatīsies.
Jā, man bija jautājums par tiem ugunsdzēsības sistēmu. Jā, tur ir sastādīts akts, un aktā ir minēts, ka pašvaldībai tas jānovērš līdz 28. novembrim. Kurā vietā tad viņi ir konstatējušies neatbilstības? Pārbauda. Nu jā, bet kurā īpašumā? Jelgavas ielā 6. Jā, tur ir viss tā sistēma no 2007. gada, kad ir uzbūvēts, sporta komplekss uzbūvēts 18 gadi, un viņiem ik pa laikam ir bijušas problēmas, viņi remontē, un beigās varam remontēt, bet viņi vairs neatbilst. Un šajā brīdī ir atkal, ka mums jāpērk tie nākamā risinājumi, kas spēj šodien identificēt. Plus mums ik pa laikam arī VUGDA akti ir. Tas tika atklāts VUGDA pārbaudē. Eksploatācijā viņš bija zināms, un ja bija 2-3 gadus atpakaļ kaut kas bija, kaut ko saremontēja, tad atnākot VUGDAM, viņi secina, ka nav, un šis ir tas brīdis, kad mums būtu pamatot nomainīt. Tad būtībā sporta skolas direktoram to vajadzēja ielikt jau šī gada budžetā iepriekš zināt. Iespējams. Es no galvas nepateikšu, es uz finanšu komiteju varu atbildēt. Mēs vienmēr prasām tātad pie budžeta prioritāros darbus. Es pārbaudīšu, vai sporta skolas direktors to bija iekļāvis. Iespējams, ka bija iekļāvis, bet pašvaldība nebija tam piešķīrusi. Es pārbaudīšu. Jā, tā kā nevienmēr. Vai ir vēl kāds jautājums par sagatavotiem lēmumu projektu? Ja nav, tad kurš par virzīšanas domas sēdi? Paldies, vienbalsīgi. Paldies, Daira. 18. tad par mantas dāvinājumu ziedojumu Ukraiņas sabiedrības vispārējiem atbalstam. Lūdzu, Arvi. Pašvaldības saņēmusi iesniegumu no biedrības Mūsu Līgzda un Ezeres Mazpolku atbalsta biedrības ASTA valdes priekšstādātājs Rainis Ņišs par atbalstu Ukrainai piešķirt kādu no autotransporta. Nākamajā otrdienā Saules novada pašvaldība saņems 3 jaunus 20 vietīgus busus, kur šobrīd kalpo pārvalžu vajadzībām nodrošinot skolēnu pārvadājums. Tie ir 10. un 11. gada autobusi. Un attiecīgi šos autobusus, kur resursi jau ir izsmelts 100%, 400 000 nobraukums, pie remontiem remonti ir lieli, uz katra apskata ieguldījumi ir lieli. Un nav liederīgi viņus atstāt mūsu īpašumā, un ļoti liederīgi ir nodot Ukrainai, kā mēs arī iepriekš pēdējos 3 gadus par transportiem vienmēr esam arī darījuši. Paldies, Jāigar. Kā mums tas praktiski 3 busiņus atdosim, mums ir kaut kas vietā, vai mums... Jā, un tad mēs nākamajā nedēļā un nākamā otrdienā 3 jaunus autobusus saņemam, un pēc domas sēdes tālāk veicam procedūras, lai nodot biedrībai, viņi tālāk jau arī lēmumā ir aprakstīts, kuri plānot Ukrainā viņiem nonākt. Un Raina ļoti aktīvi arī jau 3 gadus ir atbalstā ar Ukrainu, tā kā viņi arī mūsu novada biedrību, tā kā tas tāds ļoti labs solis. Drosmīgs sievietes, braukāvis. Jā. Vai ir vēl kāds jautājums vai viedoklis par sagatavoto lēmumu projektu? Ja nav, kurš par virzīšanas domas sēdi? Paldies, vienbalsīgi. Tad esam pamatkārta izskatījuši, tad papildus jautājumu. Tad 19. kur jūs jau vakar saņēmat, tad par sabiedriskā ierobežot atbildības Saules medicīnas centru aktualizēto vidējā termiņa darbības stratēģiju. Ziņo mums Arvis. Kur tad tu man aizmuki, Arvi? Turpini. Tātad Saules medicīnas centrs aktualizējas vidējā termiņa darbības stratēģiju. Un precizēti ir sabiedrības nefinanšu mērķi. Tad veikts ir kapitāla sabiedrības progresa novērtējums, kas arī ir pamatā izmaiņām stratēģijā. Un tas saistīts ar to, ka ir jāpagarina uzticētie izpildes termiņi, jo samazinoties apgrozāmajiem līdzekļiem, nav iespējams plānotajos termiņos veikt plānotās darbības. Un tas ir saistīts ar to, ka Nacionālais veselības dienests savu finansējumu, kas tiek dotēts, ir samazinājis, un arī energoresursu cenu izmaiņas. Vakardienas dalībnieku kopsapulcē izskatīts šis jautājums saskaņots finanšu nodaļu, attīstības nodaļu un juridisko nodaļu. Paldies, arī. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Igar. Viens punkts ir izveidota sadarbība ar sporta un veselības aprūpas iestādēm.
Tātad es saprotu, ka veselības centrs veidos sadarbību ar sporta iestādēm, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu. Varbūt tas vairāk Nelijai ir jautājums, kā tas praktiski notiks, ko tas nozīmē? Tas ir, viņi strādās ar tiem pacientiem, kas nāk uz medicīnas centru, vai vienkārši piesaistīs cilvēks un mēģinās viņus iesaistīt sportā. Ko tas punkts nozīmē? Noteikti Nelijai vairāk, bet kopumā jau Saules medicīnas centrs ne tikai kā medicīnas process veids, bet arī šī sabiedrības veselībai varbūt pat Madara var nokomentēt kaut kā. Jā, tas tāds būtisks jautājums, man liekas lieliski idejas, kā viņi to praktiski grib izdarīt, kā notiek tā komunikācija cilvēkiem, kā viņi mēģinās viņus piesaistīt sportam, kas tiešām precīzi arī tiek ierakstīts šeit. Jā, tas nozīmē, ka viņi sportos, tas ir īstenot daudzveidīgas sabiedrības veselību veicinošas aktivitātes. Veselību veicinošas aktivitātes, tātad sportos, bet kā viņi to darīs? Kā viens piemērs, ar kur pašvaldība iesaistījās, mums ir ārtrenžieri izbūvēti, kas ir kā fiziskai aktivitātei pie Saules medicīnas centra. Kā viens piemērs, kur var fiziskās aktivitātes. Dod iespēju, vairāk gribētos, lai viņus arī vēl iesaistīt, bet es sapratu, Tur es domāju, ka dažādi veidi, viņi vienkārši raksta, viņš jau kā stratēģijā, viņi var pielietot dažādi arī atsaucoties uz projektiem, pēc tam startēt, ja tas stratēģijā ir iekļauts. Runājam sporta komisijā ar to domu, kad piesaistītu, tur bija vairāk runa par jauniešiem tieši par sportu, tāpēc, ka redz, ka te ir tāds mērķis diezgan labs, tad gribētu saprast, kā viņi to praktiski dara. Bet tu varētu arī Neliju uzaicināt uz sporta komisiju. Tur jau var ietvert, cik ir sadarbība ar veselības aprūpas iestādēm. Tātad ar visiem kolēģiem, slimnīcām, viss tas arī ir tādā mērogā, ka sports tur ir viens no veidiem, bet arī ar veselības aprūpas iestādēm. Tas ir tāds vairāk interesē, par sportu tieši, Jā, Edvard. Es skatos, mums ir iesniegt šis tabula ar visām šīm aktivitātēm, un tur ir bijis plānotais finansējums, plānotais izpildes termiņš, un te pie izpildes 16. tātad uz šodienu, arī pie daļām, kur ir finansējums, rakstīts daļēji izpildīts, un kaut arī termiņš ir bijis vai šī gada beigas vai 24. gads. Varbūt ieteikums uz priekšu, tomēr būtu vēl viena ailīti ieviest, kolona ieviest, tad par cik finansiāli izpildīts, jo pieņemsim, ja ir pieņemsim kaut kādā finanses pilns ierakstīt, bet filmērā uzrakstīts daļai izpildīts, tad par cik izpildīts uz šo brīdi, jo, ja mēs taisām, kā saka, veidīt grozījumi, un mums ir 24 stundu laikā jāiepazīstās, tad varbūt tā informācija būtu labāk, varbūt pilnīgāk. Tas kā ieteikums uz priekšu. Šī stratēģija, kur tādos lielā termiņā detalizētāk ir izpildi, kur vakar arī man iedēļ pa izpildi, tā kā es arī esmu iepazinies, bet šeit mēs to stratēģijas kopēju skatījumu palielināt. Es redzu, ka pagarināts termiņš, bet nav redzēts, cik nav redzami procentuāli izpildi šo brīdi. Paldies. Arī bez finansējuma. Labi, paldies. Ivar? Ivar Skibels, man jautājums ir par, tik minēt, 24 stundas, bet pa pašu, Arps minēja par stratēģiju, bet godīgi sakot, stratēģiju es šeit neredzu, es tikai to vienu pielikumu redzu, vai es kaut ko nesaskatu. Jā, jo šis ir sabiedrības nefinanšu mērķi. Jā, bet es saprotu, ka tika apstiprināta tā stratēģija uz karstu. Tā bija iepriekš, Šobrīd tika apstiprināts tikai, vakardien tika apstiprināts tikai sabiedrības nefinanšu mērķi. Tā sadaļa. Jā, un kur ir pievienotā tabula? Jā, skaidrs, labi, paldies. Bet ar pašu stratēģiju to var iepazīties mājaslapā, tad ir pieejama. Medicīnas centrā. Medicīnas centrā, jā. Paldies. Vai ir vēl kāds jautājums ar viedokli par sagatavotu lēmumu projektu? Kurš par virzīšanu uz domu sēdi? Jā, kurš pret? Kurš atturās? Viens atturās. Paldies. Tad papildu jautājums, tad 20. par Saldus novada domas komisijas darbam sabiedriskām organizācijām sadarbības partneru nolikumu. Ziņojumus deputāta Kristīna Maslovska. Lūdzu, Kristīna. Labdien visiem. Labdien. Kā tad Saldus novada domas komisija darbam sabiedriskām organizācijām un sadarbības partneriem
sanākot uz sēdi, konstatēja, ka mūsu nolikumā, kas regulē komisijas darbu, ir nepilnības, un tas ir tieši 25 punktā, kur nebija precīzi minēti šie fondu nosaukumi, no kuriem komisija, caur kuriem, kuros piesakoties komisija piešķir naudu biedrībām, un tos vajadzēja precizēt. Līdz ar to vairāk nekādas izmaiņas šajā nolikumā nav, tikai precizēti šie fondu nosaukumi, un, man liekas, arī komisija ar lielo burtu, tātad gramatiskas nepilnības. Tā kā es aicinu viņu virzīt uz domas sēdi ar šādu te labojumu. Labi, paldies par ziņojumu. Ivar? Pagāds jautājums iepriekš, tad tas punkts vispār nebija vai bija savādākā redakcijā? Punkts bija tieši tādā redakcijā, bet tā bija nepareizi minēts Saules nodu pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtības biedrību un nodibinājumu projektu ieviešanai. Tur bija minēts vecais fonda nosaukums. Es nevaru ātri atvērt, bet ja jūs pagaidīsiet, es varētu atvērt iepriekšējo. Mēģinu uztvert to domu. Es arī tagad organizācija atbalsta fondu nolikumu un savas nav pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtības. Likumā vai var aktīvies vecām? Nē, visi kārtībā. Man priekšlūši, kur realizācija tiek iesaistītā arī finansējuma turpmākais tā fondu. Bet tie fondi jau netiek uzskaitīti, ja? Tagad netiek uzskaitīti. Jā, jums tam bija? Kristīna? Jā. Ok, tad ir skaidrs. Jo viņi... Tad ir skaidrs. Tad ir, jā, cilvēki, kas nenosaka nesaprāt. Tad no sākuma viņi bija uzskaitīti, bet viņš, lai nebūtu ierobežoti, tad viņi vienkārši minās kā projektu fondi. Jā? Ok, paldies. Tad ir viss skaidrs. Skanēja, kad viņš bija Saules nodu sabiedriskā organizācija atbalsta fondu nolikumu, Saules nodu pašvaldības projektu fondu nolikumu. Tā viņš skanēja tas punkts. Labi. Jā, tad ir skaidrs. Vai deputātiem vēl kādi jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Ja vairāk nav kurš par virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. 21. jautājums tātad par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrību projektu ieviešanai, kur realizācija iesaistīts publiskais finansējums. Un turpin ziņot deputāte Kristīna Maslavska. Lūdzu, Kristīna. Arī šis jautājums tika izskatīts komisijas sēdē. Tika saņemts iesniegums no biedrības Pīlārdžoga par līdzfinansējumu pieprasījumu projektam enerģijas atjaunošanu kustībā. Un tas ir tiešā saistībā ar pirmo lēmumu projektu, ko mēs šodien izskatījām un piešķīrām, bet virzīsim uz domas sēdi par zemes nomu pie Saldus vidusskolas. Un biedrības projekta galvenā aktivitāte ir 3 trenažieru iegāde un trenažieru laukuma izveide un atklāšana pie Saldus vidusskolas. Projekta kopējās izmaksas ir 9,989,04 eiro un pieprasītais Saules nodu pašvaldības līdzfinansējums 890 eiro 82 centi. Pieprasītais līdzfinansējums ir saskaņā ar mūsu nolikumu par līdzfinansējumu piešķiršanu dažādiem ārējiem fondiem, ārējiem finansējumiem un dažādiem citiem fondiem, kas nav pašvaldības fondi. Un tad es aicinu arī šo finansējumu apstiprināt un virzīt uz domas sēdi. Paldies, Kristīna. Jautājumi, jā, Ivar. Skatās jautājums par to, kur tie trenažieri fiziski tiks izliktas, tā kā tur, kur ir stadions? Nē. Var paskatīties pirmo lēmumu. Tur sarkans laukums bija iezīmēts, Ivar. Man tur baigi neskaidri rādās, bet es... Blakus, jā. Saules vidusskolai, pāris gadu atpakaļ tiek pievienota struktūra arī, kas saucās agrāk Saules sākuma skola.
Sākuma skolas teritorijā, ejot pa galveniem vārtiem pa labu roku, ir smūgs zaļš zālājs, kur aug bērs un telekomunikācija tāpēc. Viņi ir nolikuši apmēram 70 kvadrātmetru platībā bijām ar mērnieku uzmērījām tieši zemes vienībās, kur netraucē infrastruktūrai izvieto 3 ārtrenžēri. Viss kārtībā, bet tas ir aiz žoga, tā kā skolas teritorijā. Tātad, principā, tas ir tikai, tā kā skolēniem paredzēts. Tas nav, tas žogs ir apkārt stadionam, bet tā ir ārpus, cik es saprotu, tas nav. Nē, tieši tāpat tomēr jautājums, jā. Mazās skolas, sākuma skolas teritorijā, uzsver vēl viens. Sākuma skolas mazajiem cukuriem, ko daudzīties. Trenažieri domāt, ka ir pirms skolā? To raksta. Nē, tā es varu saprast šobrīd. Viņu novietošana ir pirms skolas teritorijā, bet skolas ir esamums, kas saucās Lielā vidusskola. Jā, bet principā tas nozīmē, ka skolas darba laikā ir bez piekļuve. Principā skolēniem ārpus skolas laika tur nebūs piekļuve. Ja tas ir pašvaldības īpašums, kurš Es kāpēc uzdot to jautājumu, jo pa stadionu tā ir, ka parasti ir brīvdienas, tad ir stadions ir slēgts. Tad arī, vienkārši tā. Precizējums, nē, šādā valodā netiek formulēts projekta pieteikums un biedrības aktivitāte. Skaidri un gaiši biedrības startē līdera projektā ar vienu mērķi atbalstīt skolu un tikai skolu. Tāds ir projekta iegūst. Tas arī mans precizējums. Nav publiski pieejams. Par šo jautājumu. Viņš nav publiski pieejams, jāskat. Bet Valdi, no kurš laika tu esi kā mērnieks piestrādājis? Skat man jautājums, labs sportiem. Pats bijis, pats mērījis, visi kārtībā. Lālecis. Jā. Par tiem ārtrenžeriem, es daudz jau viņi ir un bieži vien uzliek un nav pielietojums. Ir kāds izstrādājis, kas tas tieši ir kas tas konkrēti ir? Tad bilde kaut kā par trenžeru. Es tikai sapratu, ka no projektā pieminēti ir 3 gabali. Viens ir jo bieži vien uzliek un pēc tam nav ārtrenžers ar viedierīču uzlādēšanas iespēju. Pilnīgi nesaistot. Jā, un otrs 2 gabali ir ārtrenžeri bērniem. Tātad, kā Valdi saka, maziem cukuriņiem. Katrā ziņā šo projektu ir atbalstījis lauku atbalstu dienests. Mums kā komisija izskatot šo pieteikumu mazliet arī mūsināja šis žoks, aiz kurā trenažieri tiks uzstādīti, jo, manuprāt, līderi projekti tiek piešķirti publiski pieejams. Tāpēc es stipri šaubos, vai tur nebūs publiski pieejami 24 stundas, jo pēc šiem nosacījumiem viņiem būtu jābūt publiski pieejamam. Diez vai skola varēs slēgt ciet žogu. Nebūtu jau patīkami skolas teritorijā ietikt, kurš... Jā, tad viņiem tas bija jāpārdomā. Jā, bet es atceros, ka šis jau no pirmās projekts, tas cik gadu no gada nāk šis stāsts, kad publisko, sabiedrības finansējumu mēs liekam šādos projektos, kur pēc tam slēgts viss ir. Labi, mēs saprotam, jau jautājums publiski pieejams. Viņš jau ir publiski pieejams, tikai ierobežot laiku nav. Jā, mums nav visu laiku, tā kā vaļā. Tas arī publiski pieejams. Jo nevar jābūt skolas teritorijā, tad jau tur liederīgs. Ka ne viss diena. Es noteikti uzzināšu un sagatavošu informāciju, kas tiek par trenažieriem, jo pēc mērķa tas ir āra trenažieru laukums Saugas novada ģimenēm ar bērniem. Bet varbūt viņi var Tad nav rakstīts, ka bērni. Tur lieta kā nolēmām, bet labi uz domas sēd lūdzu, Kristīna, precizēt, ja tas ir paredzēts. Nē, tas ir paredzēts tur, kur mēs nolēmām. Jā, tas ir paredzēts, bet jautājums paliek aktuāls, kā es, kā ģimene, nepiedaroša, jā, vai viņš būs pieejams man nepiedarošams vidusskolas audzēkļus. Jā, tad nevar iet, kurš tāpēc precizēs. Uz domu sēdi. Labi, precizēsim. Paldies. Tad mums paliek Mēs nenobalsojam. Nobalsojam? Nobalsojam. Ne tik daudz, labi, tu nobalsos par to, ko Valds ir uzmērījis, lai var izvērtēt to, ko viņš ir bijis mērīt, lai var uzlietot to, kas ir minēts. Kurš par virzīšanas domas sēdi? Jā, pret, atturāties vienam, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Un tad pēdējais mums paliek 22. lēmuma projekts, ko jūs esat saņēmuši šit attiecīgi par koprojektu āra brīnumstunda pieteikumu un ziņojums. Attiecības nodaļas pārstāvja Ilze Kļava. Lūdzu, Ilze. Jā, labdien visiem. Šis lēmuma projekts ir turpinājums diskusijai, kas tikko notika, jo gan skolām, gan bērngārziem reāli ir jāatjauno rotaļlaukumi.
Un tad aktīvie iedzīvotāji meklē variantu, kā to izdarīt, un līderis laba programma, kurā biedrības var iesniegt un dabūt finansējumu. Un te, tā kā pie pašvaldības, diemžēl pašvaldībai neizdodas par saviem līdzekļiem atjaunot visus rotaļlaukumus, tāpēc biedrības raksta šos projektus. Tātad Drūvas aktīvie bērndārza audzinātājs un vadītāji un arī vecāki rosina līderu programmā iesniegt projektu ar nosaukumu Āra brīnumstunda. Un plānots ir ierīkot sportisko zonu un ūdens aktivitāšu zonu un āra virtuvi un galdus, lai bērni rosītos pa lauku un arī drēbi žāvējumos kapi. Un tas tiek virzīts no biedrības. Kādēļ šāds variants? Tāpēc, kā līderu programmā ir ministra kabineta noteikumos rakstīts, ja biedrība īsteno projektu uz pašvaldības zemes, tad biedrība var slēgt sadarbības līgumu ar pašvaldību, veidot kopprojektu, kas ir ļoti loģiski, ka biedrība uzliek to visu, ko iegādājas projektā, uzliek uz pašvaldības zemes un mums veidojas skaists kopprojekts. Un 90% līdzfinansējums no Eiropas. Tur ir tas labais, ka pašvaldībai jāiegūt šajā gadījumā tikai 2000. 10%. Bet tas ir pretrunā ar lielajiem līderu mērķiem, kā teica Kristīna, mazliet, jo bērndārs teritorija, tāpat kā skolas teritorija, visdrīzāk ir aizslēgta. Skolai Drūvas bija vieglāk, tāpēc, ka tur tiešām nav aizslēgts. Tur tās viss tikko trases uzlikām, Drūvā dzīvo aktīvi tajā līderu projektā. Tur tiešām viss ir brīvs. Bet te arī patiesībā, man kā līderu fanei gribētos teikt, ka jādomā par variantu, kā bērni tiek ar ģimenes, ar bērniem tiek uz to vietu spēlēties, jo tā ir jābūt publiski pieejamai. Tā tas būtu. Bet mēs risinām problēmu, jo tur tiešām ir slikta situācija ar āra. 85 bērni, 5 grupas, daudz bērnu. Viņiem gribās kvalitatīvi kaut ko savā vidē. Atbalstiet lūdzu, ja varat, ja? Paldies, Ilze. Viens no variantiem, kā var tikt tajā, ir savu bērnu laistais konkrētajā mācību iestādē. Nē, vakarā nē, varbūt, ka vakarā būs slēgts. Okay. Vai vēl kādi jautājumi? Jā, ir izcinājumiem arī ar iepriekšēju lēmumu projektu. Un tad jāskatās attiecīgi šī teritorija, kur tas notiek. Tad no skolas puses mēs liekam vienu žogu, ko skolas personāls vakarā aizslēdz ciet, un tās žogs, kas ir uz otro pusi vārtu, tie paliek sabiedrībā vaļā. Jo tā tas ir. Es nezinu. Nē, tas ir tīri uz priekšu, es domāju, Roberts. Nē. Ja drīkst, es teiktu, ka beigās tas žogs izmaksāja dāļā. Jā, es to pašu. Vienkārši sāksim šūpoties, un tad labāk tad šitā, lai viņi tad turpina visam rakstīt un realizēt. Vai vēl kādi jautājumi vai viedokļi par šo lēmumu projektu? Ja nav kurš par virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to dienas kārtību esam izskatījuši. Paldies deputātiem par aktīvu darbu un diskusijām. Tad tiekamies domas sēdē. Paldies!